Cilvēki ar ziediem rokās, kurus teica vērt Jūrmālas muzeja durvis, šonadēļ nav retums. Maijs ir muzeja jubilejas mēnesis, un šogad jau var atskatīties pusgadsimtu senā vēsturē. Šogad laikā tam ir bijušas daudzas mājvietas, un tā īsti izsekot līdz tam var vien ekspozīcijā izvietotajā kartē. Tomēr galvenais jau nav atrašanās vieta, bet saturs. Kas jūsuprāt Jūrmālas muzejam šajos 50 gados ir bijis pats nozīmīgākais? Savas sejas atrašana, kurortu vēstures pētniecība, tas, ar ko mēs esam unikāli, ar ko mēs esam ievērojami un kur mums arī ir kādi sasniegumi. Laikam ejot, mainījies muzeja apmeklētājs. Tām līdzi bija jāmainās arī vēstures krātuvei. Aizvien biežāk stincinošo klusumu zālēs pārtrauc radoši pasākumi. Līdzās ainiņām par dzīvi kurortu pilsētā ekspozīciju zālē ienākušas mūsdienu tehnoloģijas, kas saprotamāk šķiet jauniešiem. Šobrīd jau ir izvēle, jā. Šobrīd nav muzeja apmeklējums, tā vairs nav tāda obligāts pasākums, kur kādu var piespiest iet. Jā. Un tagad uz muzeju nāk cilvēki, manuprāt, kuriem tiešām interesē tas, kas notiek tajā konkrētajā muzejā. Un vairāk ir bērni, manuprāt, jā, māmiņas ar bērniem, piemēram. Muzeja darbiniekiem vien žēl, ka kolēģu rindas nepapildina jaunie speciālisti, kas darbā ienestu svaigas vēsmas. Jauni, spējīgi cilvēki ar ļoti daudz un dažādām prasmēm, ar vairākām svešvalodām un tehnoloģiju pārvaldīšanu, viņi atrod sev labāk atalgot darbu. 50. gadskārtu muzejs atzīmēs ar 4 jaunām izstādēm, kuras būs apskatāmas no 3. māja līdz 3. jūnijam, bet uz nākamo apaļo jubileju muzejnieki cer, ka tiks pabeigta visu telpu rekonstrukcija un vietas būs vairāk, jo muzejs dzīvo, kamēr attīstās. Sandra Lietāne, Andris Spāns, TV Spektrs.